Labdien! Es esmu Antra Balgalve. Šobrīd strādāju Bauskas 2. vidusskolā un Bauskas izglītības nodaļā par mūzikas skolotāju jomu koordinātoru. Esmu skolas vidē jau 21 gadu. Sākumā sāku strādāt kā angļu valodas skolotāja, bet pēdējos 12 gadus esmu mūzikas skolotāja. Kā nokļuvu līdz šai profesijai? Tas man bija jau bērnības sapnis. Es jau bērnībā zināju, ka es gribētu būt saistīta ar mūziku, un pieaugot ar vien lielāk, es sapratu, ka es arī gribētu būt mūzikas skolotāja, bet tas ceļš tomēr bija tās nedaudz garāks, kamēr es nokļuvu līdz šim visam, bet tas bija to vērts. Labdien! Es esmu Santa Kalniņa, un šobrīd es strādāju Dobeles mūzikas skolā, pedagoģija jau 10 gadus, un 8 gadu garumā vispār izglītojošā skolā darbojos gan metodiskajā jomā, gan arī kā mūzikas skolotāja. Arī mans ceļš mūzikā ir bijis saistīts jau kopš bērnības, kopš 3 gadu, 4 gadu vecuma, kad sāku dziedāt, pēc tam arī mūzikas skola, mūzikas vidusskola universitāte, un tad pēcticīgi esam nonākuši arī līdz šodienai. Bija tāda lieta, kā attālinātais, jeb Covid laiks, kurā mēs abas ar Santu kopā vēl to brīdi vēl studējām Liepājas universitātē mūzikas pedagoģiju, un mums bija jāsaplāno, kā mēs tādā attālinātā laikā strādāsim. Un tad nāca no Santas tā ideja, ka varbūt veidojam tās stundas kopā. Tas aizņems mazāk laika, un ka tas nebūs tik sarežģīti, un mums būs dalīta tā bēda tomēr. Un tā mēs sākām kopā strādāt un uzrakstījām par digitālajiem mācību materiāliem skolas vārdam. Arī Santas ideja, starp citu, ka jāuzraksta. Tur mēs ilgi pasēdējām, kamēr to rakstu izdomājam. Un tad 2022. gada novembrī bija zvans no Vitas Pļaviņas, mūsu projektu vadītājs. Un meitenes, jūs negribat 1. klases grāmatu veidot? Un mums jau ir tā, mūzikas grāmata, jāpamēģina. Tas ir tāds azarts, kad liekas, tas ir kaut kas jauns, kaut kas nebijis. Tā nav ierastā vairs skolas vide, tas nav tāds standarts, ko mēs ikdienā daram. Tātad tas būs kaut kas jauns un cits. Un kāpēc gan nedalīties ar to, ko mēs paši esam gājuši, kam gājuši cauri, un kāpēc nedalīties ar citiem, un kāpēc to neparādīt citiem? Varbūt kādam tas noder. Jā, mēs principā, es domāju, iedegāmies par šo lielisko ideju, jo mūzikā diezgan sen nav bijis kaut kas jauns, un šī jaunā skola 2030 piedāvātā kompetenci pieeja, kur mēs pašas arī sākām pēc tās strādāt un saskārāmies ar to, ka to materiālu ir maz. Un tad gribējās īstenībā jau sākotnēji apkopot tās savas idejas, to savu pieredzi, to, ko mēs esam darījuši stundās, un tas, kas mums ir licies, kas ir labi, un varbūt tas noder arī citiem. Un tā tas arī aizgāja līdz šai grāmatai. Jā, neteiksim, ka tas ceļš bija viegls grāmatas tapšanas laikā, bet ja man kāds teiktu, vai tu kaut ko mainītu, es nemainītu, jo tas bija ļoti, ļoti interesants, radošs process ar cilvēkiem apkārt, kuri mums ļoti daudz ko iemācīja, parādīja, kur mēs daudz ko ieguvām pašas sev arī nākotnē tālākā dzīvē. Jā, jo tas ir patiesībā ne tikai ļoti citiem, bet tas ir arī viens no lieliskākajiem veidiem, kā pašam pilnveidot arī sevi. Jo, kā Antra teica, tu vienkārši atrodi arī sevi kā skolotāju, kā pedagogu, ko tu vari darīt labāk, kā tu vari darīt labāk, un kā tas varbūt tālāk nākotnē būs. Un ko es vēl gribēju pieminēt, tā ir tāda ļoti lieliska iespēja, ko skolas vārds piedāvā šiem autoriem, ka tu izrotē no tās savas skolas vides ārā, jo tu ikdienā satiec kolēģus, un tu īstenībā, ja tu esi viens pats mūzikas skolotājs piepilsētas skolā vai lauku skolā, tu viens pats riņķo ap savu asi. Tu visu laiku viens pats veido savas stundas, tu gatavojies koncertiem ar bērniem, strādā ar interešu izglītību, un tev ir katru gadu praktiski viens un tas pats, varbūt tikai citi bērni. Bet grāmatas kontekstā tu spēji iejusties varbūt tajā bērnā un vēl padomāt, kā to materiālu pasniegt tā, lai tas būtu viņam saistoši un interesanti. Jā, mēs tātad esam izveidojuši arī mūzikas grāmatu un burtnīcu 2. klasē.
Un pēctecīgi, turpinot 1. klases, jau ietvertās idejas arī 2. klasē, tas koncepts ir izvēlēts ļoti, ļoti līdzīgs. Mums ir tēma kā jautājums, tāpat grāmatas kreisajā pusē norādīts sasniedzamais rezultāts. Virs dziesmas vēl joprojām ir attēli, kas bērnam rosina domāt, par ko būs dziesma. Laibajā pusē mēs turpinam ar iegaumē sadaļu, tu jau zini sadaļa. Tāpat ir arī QR kodi, jeb kvadrātu kodi, kas mums papildina saturu un paskaidro, kur ir ietverti gan dažādi audio, gan video faili. Protams, esam arī ļoti svarīgu lomu pievērsušas tieši pašvērtējumam, kas tāpat kā 1. klasē ir pēc 4 krāsu metodikas, un arī šī plaukstiņa, kur bērns iekrāso, kā tad viņš ir apguvis konkrēto prasmi. Ja pie jauninājumiem mēs pievēršamies, tātad viens no jauninājumiem ir muzikālais cirks, ko mēs tātad katras nodaļas beigās, lai bērns vēlreiz nostiprinātu apgūto teoriju, temata ietvaros, esam izveidojuši muzikālo cirku. Mēs atceroties savu bērnību, atceramies, kā mums patika spēlēties un spēlēt dažādas spēles. Un mēs domājam, mūzika ir tāds ļoti radošs, ļoti kreatīvs mācību priekšmets. Un kāpēc gan nevarētu būt šāds muzikālais cirks? Un tā mums arī radās šī ideja, ka būs muzikālais cirks katras tēmas ietvaros. Vēl jauninājums ir tāds, ka mums ir superīga sapņu komanda, kuru mēs esam ļoti laimīgi strādāt ar šiem cilvēkiem kopā. Mums ir profesionāls nošu pierakstītais Jānis, mums ir vienkārši fantastiska maketētāja, kurai tu izstāsti savu ideju, un viņi vienkārši ņem un uztais tā, kā tu jau esi izdomājis, bet skaļi neesi pateicis. Tāpat mums ir arī lieliski projektu vadītāji, kur mums ir tāds maziņš dzinulīts, kurš visu laiku iet un mūs atbalsta, jā, un arī iedrošina un iesaka idejas, kā varbūt labāk, kā varbūt nevajadzētu. Un tā mums ir brīnišķīgs skaņu operators, kurš raksta, vai es nezinu, kā pareizi teikt, mūziķis Elvijs, kurš mums visus ierakstus veic. Tāpat mums ir jāsaka liels paldies visiem iesaistītiem cilvēkiem, kas QR kodos ir piedalījušies. Mums ir lieliska komanda nolasījusies, kā piemēram Edvīns Hegenbards, ilgadējs Bauskas tautas teātra aktieris un režisors, kurš mums ierunāja Lācēnu ziemu pasaku. Tāpat mums ir arī Latvijas Sporta deju federācijas dalībnieki Elīna Baltgalva un Dzintars Burkovskis, kur mums iedzīvoja valsi, savas jomas augsti profesionāļi, un tāpat arī Dobeles mūzikas skolā Santa. Jā, no Dobeles mūzikas skolas mums ir pārstāvi 2 puiši. Tas ir Kristers Sauka un Edgars Ērstiķis, ļoti talantīgi puiši, un domāju, ka topošie mākslinieki un komponisti, jo ir arī Edgara Ērstiķa kompozīcija mums ietverta šos skaņu failos. Tāpat mēs arī grāmatā vēl joprojām turpinam šīs sadaļas, ko es protu un kā es protu. Tātad vienā mēs nostiprinām jau nodaļu apgūtos, bet otrā mēs novērtējam, kā tad mēs esam apguvuši. Un gribu arī piebilst, ka vēl joprojām, kā atbalstu skolotājiem, kas būs skolotāju grāmatā ar saitēm, esam pievienojuši arī šos audio failus, kur paldies Elvijam, kurš mums ir tos radījis. Jā, ieguldījis ļoti lielu darbu. Un mēs gribam teikt, ka vēl joprojām uzsvērt, ka mūzika ir ļoti radošs mācību priekšmets, kuru īsti tādos rāmjos vērtēšanā nevar ielikt. Un tāpēc mēs ļoti daudz domājām arī par to, lai ir šīs sadaļas, ko es protu un kā es protu, kur bērns pats sev var novērtēt, bet lai viņam nav tāds standarta rāmis uzlikts virsū, kurā viņš varbūt reizēm tiek iedzīts kompleksos, ja? Jo jāvērtē tomēr katra bērna individuālās iespējas, ko viņš var, jo visi nebūs ne dziedātāji, ne izpildītāji, varbūt viņš būs ļoti labs teorētiķis, bet mūsu mērķis ir tāds, lai bērns nāk uz mūzikas stundu ar prieku, ar smaidu līdz ausīm, ja? Lai viņš skrien uz šejieni. Nevis viņš šeit jūtās, varbūt, tā kā ierobežots, kā pareizāk pateikt. Jā, mēs ļoti centāmies parādīt to savu pieredzi un ideju, bet noteikti gribu atzīmēt, ka katrs skolotājs ļoti svarīgi būs tas, ka viņš noteikti zinās labāk, kā tieši strādāt ar konkrēto klasi, un mēs arī aicinām šos mūsu piedāvātos uzdevumus vienkārši pielāgot
klases mācību satura apguves iespējām, arī kabineta materiālu tehniskajam nodrošinājumam un pielikt skolotājiem to savu skatījumu, savu odziņu, varbūt papildināt vēl to mūsu materiālu ar kaut ko, lai tas būtu bērnam saistoši un tai konkrētai klasei atbilstoši. Jā, šis ir kā ieteicamies materiāls, ar ko skolotājiem strādāt, jo klausoties arī Bauskas novada mūzikas skolotājos, bieži izskan šī sāpe, ka nav ar ko īsti strādāt, kad ir jāgatavojas, ka ļoti daudz darba ir jāiegulda tajā sagatavas procesā, lai aiziet uz stundu un to pilnvērtīgi. Un kā jau mēs zinām, mūziķi ir ļoti radoši cilvēki, jā, viņi jau ne tikai skolā strādā, viņiem ir pašdarbības kolektīvi daudz, viņi varbūt ir deju koncertu meistari, un līdz ar to arī vakarā viņam atnākot mājās, varbūt arī vēl ģimeni gaida un bērni, ja? Un līdz ar to mēs vismaz tādā veidā varētu atvieglot mūzikas skolotāju darbu. Ja viņam tas, protams, ir pieņemams, ko mēs esam radījuši. Skolotāja rokas grāmata ir ļoti labs atbalsts skolotājiem. Tajā ir ietverti stundu temati, sasniedzamie rezultāti, tāpat tur ir arī šie te saites uz klausāmajiem uzdevumiem, QR kodi un arī cirka spēļu apraksti. Tāpat arī mēs vēlamies ļoti lielu paldies pateikt mūsu mūzikas grāmatas redaktorei Rūtei Kantarukai. Kā es saku, tā ir viena no mūsu sapņu komandas sirds liesmiņai, jā, kura ir arī Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas vadītāja un strādā King's College, The British School of Latvia, mūzikas skolotāja. Gribu uzslavēt, jo Rūtes attieksme labošanas, koriģēšanas procesā, ieteikumu procesā ir tik lojāla, tik atbalstoša, ka tas ieteikums nav kā pārmetums, bet tas ir tāds, ka tu gribi izdarīt pēc iespējas labāk, jo mēs visi virzamies uz to labāko rezultātu. Un tas, ko mēs Santa nepieminējām, ja, sākumā, ja mēs sākām jau runāt par Rūti, tad man uzreiz tādas siltas atmiņas raisās, ka mūzikas grāmatas autors esam mēs, ja, mēs esam tā sirsniņa, ja, bet bez tās, ja sirsniņa apkārt nebūtu tie visi sirdspuksti, tad jau nekas nenotiktu. Ja, un ka mums tie sirdspuksti, tā sapņu komanda ir vienkārši brīnišķīgi nolasīsies. Un arī paldies visiem operatoriem, kas ar mums sadarbojās. Idille. Jā, paldies tiešām par šo sadarbību lielisko. Prieks sadarboties. Mīļie Latvijas mūzikas skolotāji, mēs ļoti, ļoti ceram, ka jūs esat atpūtušies, labi nosauļojušies, sasmēlušies daudz saules enerģijas, ka jums ir daudz jaunu radošu ideju, un mēs ar Santu no visas sirds jums novēlam nebaidīties, riskēt un doties tikai uz jauniem un tālākiem apvāršņiem. Un runājot par šo mūzikas mācību materiālu, mēs gribam jums teikt, ka mēs ceram, vismaz, ka tas būs kā tāds pamata akmens, ar ko jūs ieejot stundā, novadīsiet stundu, aizversiet šo grāmatu ciet un līdz nākošajai stundai aizmirsīsiet par šo 2. klasi un jums būs laiks atpūtai savā ģimenē kopā ar saviem mīļajiem un tuvajiem un jā, jūs jutīsieties laimīgi. Jā, es pievienošos Antrai un noteikti iesaku pamēģināt arī tiešām tos piedāvātos QR kodus uz visām saitēm uzspiest un paskatīties, paklausīties, kas tur ir, lai tā stunda būtu pēc iespējas interesantāka, radošāka un pašam skolotājam būtu ērtāk un vieglāk strādāt. Un atcerieties to, ka mūzikas grāmata un darba burnīca ir ļoti krāsains. Arī jums patiks ar to strādāt. Jā, jo mūzika, kā mēs zinām, ir ļoti radoša zinātne, radoša stunda, kur bērnam ir jāuzpaužās praktiski, kur bērnam ir jāgrib muzicēt un pats svarīgākais, lai bērns mūziku gaidītu un uz stundu nāktu ar prieku un domātu, kas tad atkal mani šajā stundā sagaida. Ne tikai nāktu, bet skriet ar prieku. Lai skriet!